Labdien, mani sauc Bruno Baks. Es esmu bijis izglītībā jau kopš 2009. gada, un es esmu sapratis, ka Latvijas panākuma atslēga gan politiski, gan ekonomiski, gan sociālajās sfērās ir izglītība. Ja mēs investēsim izglītības attīstībā, ja mēs investēsim mūsu lielākajā dārgumā, cilvēkos, cilvēku resursā, tad mēs zelsim un plauksim. Manuprāt, šodien skolai ir nepieciešams sagatavot cilvēkus. Cilvēks ar lielo burtu. Cilvēks, kas ir atbildīgi par savu rīcību, cilvēks, kas palīdz, kas grib mācīties, kas vēlas mācīties, kas grib būt profesionāļi. Protams, ļoti svarīgi ir sakārtot izglītības jomu kopumā, lai skolotājiem ir labs atalgojums, lai skolotāji būtu ieinteresēti mācīt bērnus, lai būtu ieinteresēti veidot cilvēkus. Ja mēs nesakārtosim izglītību, tad mēs nevaram spraust tālējošus mērķus, kas ir 2030. gadā, piemēram, par to, kāda Latvija būs tad un tad. Ir jāsāk sakārtot Latviju jau šodien. Mana lielākā vēlme, ka mēs sakārtojam to, kas notiek mācību stundās, mēs sakārtojam to, ko dara skolēns pēc stundām, lai viņam nav laika nodarbēm, kas ir ārpus mūsu, manuprāt, normālā saprāta. Mēs gribam attīstītu valsti, mēs gribam mīlošu valsti, un līdz ar to mēs iegūsim arī laimīgu valsti. Sakārtosim izglītību un dzīvosim laimīgā valstī.